listen. Nu, čau visiem manā UB moto kanālā. Nu, ko, draugi, ārā mums jau ir rudentiņš, kā redzēt. Saulīt spīd. Šodien izdomāju uztaisīšu atkal jaunu vidīgu, kā solīju, par E81. Un pastāstīšu, kāpēc viņu vispār nopirku. Un nu, kāpēc nonāca pie tādu risinājumu, kāpēc tieši E81. Kā redzējāt iepriekšējā vidikā liku lukturus, vēlāk redzēsiet, kā izstās visu kopsumā. Jā, bet stāsts bija tāds, nopirku viņu tikai tāpēc, lai braukātu vienkārši kā ikdienas mašīna, lai braukās darbu, lai būtu ekonomisks, žiperīgs un ātrs. Jā, un F-sēriju F31 pārdevu, bija doma nopirkt piecīti, bet piecītiem vēl bišķiņ jāpiekrāja naudiņa klāt, kā saka. Un tā kā atlikām to uz nākamo gadu, jā, un nopirku vienkārši braukāties uz darbu ar E81. Un tā kā parādīšu, kāds viņš arī ir, cik es ieguldījis. Nopirku es to E81 par 4000 eiro, bet vēl ieguldīju vēl 1500. Tas tā, lai jūs saprotiet, kad nopirks mašīnu, nebrauks to viņu, te viņā pa ļubom būs jāieguldās tajā mašīnā, lai būtu viss tā normāli. Un jā, tad pastāstīšu, ko es ieguldīju, ko es nomainīju, ko nenomainīju. Un kaut kā tā. Tā kā neko, uzliksim laiku, ja patiks vidiks. Abonējiet kanālu. Tā kā neko, davai bliežam skatīties, parādīšu autiņu jums un pastāstīšu, ko es viņam esmu izdarījis, ko nē. Un kaut kā tā, davai bliežam. Fuck that, fuck them, fuck you. Fuck a bitch that got whole time too. All day y'all sex, y'all new. Bones always been the best too, true. Fuck that, fuck them, fuck you. Fuck a bitch that got whole time too. All day y'all sex, y'all new. Bones always been the best too, true. Loose screw, you a clown like woo. Pull the blade, watch him shake like I lose too. Show my face and hit the gas like boom. Make it mine, hit it right like boo. Default, you ain't nothing too special. Result of the struggle can't help you. Been there and I done did it way better. Nu ko, draugi, tagad pastāstīšu, ko es tajā mašīnā izdarīju. Pa lielam es viņu, kā teicu, nopirku par 4000 eiro. Protams, saimnieks teica, ka tur visi baigi labi, visi ir tur pučkom. Tā mašīna atbrauc, bija arī lētākā, viņa bija tirgū, tā cena. Es domāju, labi, noriskēšu tāpat, es zināju, ka tur būs jāieliek. Čalis atbrauc, baigi, visu labi, viss tur ir, nu, sāksim ar to, kad pirmais bija, kad eļļa tecēja no apakšas. Tas jau bija, viņš saka, es neko nezinu, karoči bija, nu, kaut kā tā, tad bija mums, viņa jau tā mašīna bija nočipota. Nočipots, viņš tiešām ir ļoti labi bija. Man patīk, kā bija. Vēl bija ieplūdes kolektors, mums bija pārplīsis. Bet to čels ar, protams, nezināja, viņš nejūta, kā var nejust, to es nesaprotu. Un ieplūdes kolektoru es mainīju, jā. Nu tā, vat mums izstāst tagad. Cik te var redzēt? Jā. Ieplūdes kolektors mums pūta tur garām. Bija tāda skaņa, ka nāk viss salonā iekšā. Lapas mums sabrušas. To mainījām. Karoči mainīju. Te nāk apakšā eļas radiators blīvi mainīju. Tur nāca eļļa ārā, kā arī pašu eļas radiatoru mainīju. Tur nāca antifrīz ārā. Nu, tas tā. Tad mums bija, viņi bija griezuši ārā katalizātoru meistari. Meistari bija griezījuši ārā katalizātoru PD, bet izgriez, kā saka, vajag izgriezt PDF ārā, bet bija izgriezuši kaķiku ar visu PDF ārā. Nu, kas tā dara, to es nezinu, jā, nu, tādi mums ir tie meistari. Un arī nebija uzlikuši starp turbīnu
turbīnu un bunduli nebija blīvi uzlikt, tur arī šņāca garām. Un tad es arī nolēmu to kaķiku mest ārā un pasūtīju uzliku downpipe. Tā kā reku te būs tas downpipiņš. Tā, un rekur mūsu pipes ir. Ko ņemsim un liksim virsū. Kopā tā. Un tālāk uzliku downpipe, arī vēlāk parādīšu, kā viņš skan, mēģināšu nofilmēt. Mašīna tiešām iet labāk ar downpipe. Nedaudz ir kaut kādi zirģeļi klāt. Tā, nomainīju eļļu. Tā, tūlīt jums pastāstīšu, ko es vēl tur mainīju. Tā, paņemsim spīsaku. Eļļu mēs nomainīju, antifrīzu. Kā teicu, eļļas radiators ar blīvi. Gaisa salona filtrs, motors pilvens ar mainīja, tie arī bija sasēdušies. Sveces nomainīja visu ar jaunu bloku. Ieplūdes kolektoru, kā teicu, tas jau ir mums 500 eiro. Tālāk, kā redzējāt viģikā, nomainīju arī šos lukturus uzliku. Uzliku šos lukturus virsū. Jā, priekšējo resti mainīju, tā tur bija tāda tā kā krāsa nogājusi. Priekšējos oriģinālos paklājiņus. Tālāk paņēmu rekuru jaunas ziemas riepas, Silence, Evo, Ace Blazer, Alpine Evo. Ļoti labas riepas, visiem iesaku. Man patīk, pagājuši zem brauc ar F, bija ļoti labi. Tālāk mums bija, tā mašīna gan jau bija pirkta, es nezinu, viņš stāstīja, ka no Vācijas, bet parādīšu jums tūlīt vienu prikolu. Priekšējais panelis. Viņš bija ar dubulto klimata kontroli ielikts. Un viņš reāli nestrādāja, jo tas bija iebāsts vienkārši viņam oriģināli nāk šito, es biju atsevišķi pirkt šito visu. Viņam oriģināli nāk ar ķilkām, bet čaļi bija iebāzuši to, normāli tiem skrūvi, tiem ar dubulto klimatu, bet tas gaisa reāli viņš pūta, viņš visur, kā viņš grib, tur nevar reāli noregulēt uz augšu vai uz leju vai uz kājām. Viņš vienkārši dara savu dzīvi un reāli viņu, lai viņu piekodēt, tev jāmaina mašīnai visa pečka, tas ir apmēram 600 eiro viss tas pasākums. Es domāju, nospļāvos, ieliku kruķilks, man tur braukšana nemais. Tā, un tas man atkal izmaksāja 60 eiro. Tas panelis ar visu plasmasu. Tā, pēc tam nonāca pie secinājuma, ka mums ir priekšā amortizatori beigti. Jā, arī mainīju amortizators, uzliku oriģinālos zaksus, MT-ši, kā viņam pienākās. Visus 4, kā arī priekšējās jaunas asperes mainīju, jo tās tur arī bija sasēdušās, jo tur bija uzlikti kaut kādi ļevie amortizatori atsperiem virsū. Karoči, viņi bija iztecējuši jau. Tālāk atbalsti priekšējie, atbalsti aizmugurējie, un kā arī vēl atradu bija eļļu tecēju, mums mainīja kartera blīvi, tā arī viss tur vienā eļļā bija. Un tālūk, un kopā man jau tas ir nostājies 1500 viss tas pasākums. Un tā kā skatāties paši, ja pērkiet mašīnu, tad ziniet uzreiz štuka, pusotra kā minimums ieliksiet, lai būtu viss tā, lai var normāli braukt. Un tālūk, vēl man plānā ir vēlāk diskus mainīt. Varbūt ierakstiet komentārā, kā jums šitie diski. Es arī ielikšu te apakšā bilde, kādus es domāju likt. Kā ierakstiet komentārā, kur labāk būtu. Tad plānam pat tas, diskus domāju pavasarī uzlikt. Un pa lielam viss. Mašīna ir pa lielam stīgā. Tā, parādīšu jums vēl saloniņu. Saloniņš mums ir šāds. Viss ir, tāds. Cik te var redzēt? Salons arī smuks, viss tīrs. Beņķi. Vēl gribu stūri pāršot, te nevar saprast stūri kā jaunu riku šinī vietā, ja?
Bet šeit ir īstā saulē viņš nostāvējis. Te viena roku brauks tā kā. Un to palielam vajadzētu vēl pāršūt. Tā viss te vispār skaisto reka. Paklājiņu oriģināli arī nopirka. Tāds mums izstās saloniņš. Te otrs beņķis. Šāds te mums izstās saloniņš. Jā. Kaut kā tā, tā kā jā, tādi ieguldījumi mums šai mašīnā ir jau veikti. Tā kā pašlaik visi kārtībā. Vēl mums iepriekšējais saimnieks iedeva līdzi. Tā kā iedeva subwooferu līdzās. Šāds te mums ir. Bombi jau normāli, jā. Tā mums mūzika skan. Basiņi mums ir smuki. Tālūk, draugi, tā kā neko tādas tās lietiņas ir, tā kā skatāties, pērkēt mašīnu, paļabam būs jāieguldās. Un. Ko es vēl gribēju teikt par šo modeli. Modelis ir ļoti šustrīs. Ātrs asiņš sačekots, vēl plus downpipes. Parādīšu, mēģināšu tev kamerā aizmugurē parādīšu, kāda skaņa no viņa mainījās. Viņam ir 105, tas ir 1.8 dīzels, 105 kW viņam ir, bet viņš vienkārši mēģināšu nofilmēt, kā viņš ceļ. Tā kā neko, tad pārvietosimies tagad mašīnā. Un parādīšu, kā viņš iet, kas ko kā. Paklausties, kā skan downpipes. Tagad mēģināšu kaut kā te padot virsū, cerams, ka kamera nenokritīs. Ko, draugi, redzējāt, kā mums skan downpipes. Tā viņš arī skaņa ir ļoti laba. Jā, un tagad bišķiņ pastāstīšu citā mašīnu ēd, lai kādam noderēs, kas grib pirkt 1.8 dīzels 105 kW. Varētu redzēt ekrānā, parādīšu, cik te var redzēt, mans vidējais patēriņš un mana braukšana 7,1 litrs. 6,9, 6,8, bet es braucu 130, 140. Kā saka, visi robi, tā normāli brauc. Es tā baigi, ja brauktu lēnāk, mierīgāk, tad tas patēriņš būtu savu 5,5 litri mierīgi, varētu ir 5, ap 6 litriem. Mašīna ir ekonomiski, tiešām, jā, bākā mums ir 50 litri. Tālūk, un tad parādīšu, paprovēsim, pabraukt no starta. Parādīšu, kā viņš iet 1.8 dīzels, čipots. Čipots viņš ir labi sačipots. Cik man ir bijuši mašīnas čipots, šitas mazais ir baigais šustriks. Bet vienkārši tagad pabrauksim bišķi ārā uz šosejas un tad jau varēs saprast. Labi, brauksim piemēram 70 km/h. Cerams, ka poliči nebrauks mums pretī. Tā aiziet. Tā viņš kaut kā iet. Baigi labi, jā, man ļoti patīk, kad viņam
just ar otro, ar trešo, nu tā kā brauc lēnām, nav tur pirmie jāstājas, viņš smuka ar otro, trešo pa tur izbraukt. Viņam tādi īsi robi ir. Tagad apstāsimies, parādīšu jums arī aprāvējuši no pirmā roba, mēģināšu, cik es te varu nofilmēt, kā viņš ietās. Mēs arī braucam tagad ar 5. 120 un iespiedīsim. Virsū jāskrien. Kaut kāds te Volkswagens mums maisās. Jā, tādā ātrumā es apmēram vizinos, jā, bet nevienmēr, kā saka, arī policija var noķert arī. Tagad apstāšos, paprovēšu tā kā no šitā te, no sākuma, kā viņš iet. Vienīgais, kā man to pārslēgšanos būs jāpastās, nezinu. Tā, apstājamies. Jā, pirmais rops. Tā viņš mums iet jau 123, kaut kāds Volvo priekšā. Jā, 1.8 dīzelīts, tā kā ja viņš ir, piemēram, ja tas dīzelīts ir stokā, nu, viņš īsti neies, tā labāk ņemt uzreiz 130, ievēl 130 kilovatiem, kas ir, ja to nočiko, tas vispār pompiski iet. Tā kā es neko sliktu par šo modeli nevaru pateikt, vienīgais tas, ka jāieguldās, jā, kaut kā tā. Un tā kā es domāju, šo vidiku mēs beigsim, tiksimies nākamajos vidikos, ja patik šī uzliekam laiku, abonējiet kanālu un, kā saka, tiekamies nākamos vidikos un rakstiet komentārā varbūt, ko jūs sakiet par šitiem E81. Kaut kā tā kā, davai tiekās, čau!